Sveiciens visiem, kas mūs šodien klausās. Šodien uz sarunu pie mums ir atbraukusi Mazburku saimniece Gunta, kas mūs iepazīstinās šodien gan ar Mazburku saimniecību, gan Mazburku namiņiem. Paldies, ka atradi laiku, lai atbrauktu, jo es ticu, ka darbu saimniecībā ir ļoti daudz. Gan darba dienās, gan brīvdienās. Ar ko es gribētu sākt, ir tas, ka 2021. gada 28. marts ir pirmā bilde no Mazburku namiņa jumta, un 4. oktobrs pirmais namiņš gatavs uzņemt viesus. Bet pastāsti man par Mazburkām, kas notiek gadus iepriekš, pirms vispār top Mazburku namiņi. Paldies par uzaicinājumu. Esmu ļoti pagodināta un man prieks būt šī vietā sēdēt un pastāstīt par savu mazo pieredzi un par Mazburkām un Mazburku namiņiem. Tad pirms Mazburku namiņiem Mazburkas ir saimniecība, kas nodarbojās ar aitkopību un ar vīnkopību. Un jau saimniecībā ir daudz gadu, pār 20, un kā rezultātā viss šis ir izveidojies, kad ir atnākusi vēl viena pievienotā vērtība, kā Mazburku namiņi. Mēs savā darba pieredzē, garajā vai, pusmūža dzīves tādā stiliņā, kā mēs dzīvojam, esam daudz ko iemācījušies un daudz ko pieredzējuši. Un mūsu saimniecība, kad tapa, tie bija daudzi gadi, un mēs sākām no pilnīgas nulles. Mēs esam cilvēki, kas ir šo darbu iekāpuši jaunā laukā un sākuši no nezināšanas. Tā kā ir interesanti tas. Un dotajā mirklī mēs varam jau teikt, ka mēs piedāvājam cilvēkiem braukt uz degustācijām. Tātad no vīnogām mēs gatavojam vīnu, sulu, tēju. Un tad mēs piedāvājam šīs degustācijas. Tad mums ir tāds speciāls šķūnas degustācija, kur mēs arī uzņemam viesus uz svinībām. Tātad patīk šī vieta kā tāda, jo viņi ir īpaši, es uzskatu. Un tad var izmantot šo iespēju, pabaudīt mirkli pie mums šķūnī. Un arī pie mums vēl brauc kāzinieki, arī jaunieši, kas vēlās šo skaisto dienu nosvinēt tādā lauka atmosfērā. Bet jums šis īpašums ir bijis ģimenē jau iepriekš, vai jūs iegādājāties ar vīru šo īpašumu? Nē, tas ir mana vīra vecai mammai, un tas, tā doma bija tāda, ka mēs darām kaut ko, jo ir iespēja, un tad ir jādara. Un man vīra kungs arī ļoti daudz ir bērnībā pavadījis laiku kopā ar palīdzot vecmāmiņai, vecam tēvam, tā kā tas ir viņam ļoti svarīgi. Un, protams, ja tu esi ģimene, tad tu dari to kopā, loģiski, jā. Bet šis vīnogu dārzs jau arī tas bija ir mūsu pašu radīts, jā, mēs vienkārši, kā teikt, ir zeme, ir vieta, un tas viss, ko mēs darām, tas ir pašu izdomāts un izveidots, un tas nav tur nekad vēl bijis iepriekš, jā, tā kā tas ir tāds jauns posms. Jūsu ģimenes lolojums. Jā, tieši tā. Un kas ir šie cilvēki, kas ikdienā darbojās Mazburkās? Mēs esam ģimene, mēs ar vīru, un, protams, mums vēl ir citi darbi, bet, kā es vienmēr saku, mēs darām to, ko mēs varam izdarīt, un ne vairāk un ne mazāk. Un tā kā arī daudzi, kas mums jautā, jūs vēl varētu to un to, nē, mēs nevaram, jo mums varbūt tas nav vajadzīgs, un varbūt arī nevajag daudz gribēt. Varbūt darīt tās lietas, kas tev ir, bet darīt viņas kārtīgi un līdz mielēm. Tā kā es uzskatu to, ko mēs esam uzsākuši, mēs tiekam galā. Ir ļoti labi, kad mūsu bērni ir, kā saka, tik, moderni, vai neteiksim to moderni, tagad viss ir attīstījies daudz produktīvāk un palīdz ar sociālajiem tīkliem un visiem tādām lietām, kur mums varbūt tas prasīt daudz vairāk laika. Tā kā tas man ļoti priecē. Tas ir svarīgi. Vai bērni arī jau no paša sākuma gribēja iesaistīties saimniecībā, vai tas nāca ar gadiem? Jūs redzat, tad, kad tu dzīvo tādā vietā, tad, kad tev nekā nav, tad, kad tu sāc visam iet cauri, tad šīs vērtības, protams,
kad tu esi sasniedz zināmu briedumu, tad šīs vērtības parāda, ka tas ir svarīgi. Un tā nav nekāda piespiešana vai kā, tas viss notiek dabīgi. Bērni aug kopā ar jums, un jūs Tieši tā. augat kopā ar bērniem. Tieši tā. Kā tu nonācāt līdz tā mājiņu izveidēji? Kā jūs nonācāt līdz tam? Kā jums radās šis, mums vajag vēl divi namiņi, ir pareizi? Jā, mums uz vietas dotajā mirklī Mazburka namiņi ir 2 gabali. Viņi ir nelieli, un es uzreiz ko vēlējos pateikt varbūt skatītājiem, lai viņi saprot, kad šie namiņi nav lieli, tā nav, tā kā, teiksim, tas nav tik liels uzņēmums, un tas ir maziņš, un tā ir kā pievienotā vērtība mūsu saimniecībai. Un tā ideja par tiem namiņiem mums nāca gluži kā jau arī ar vīnogām, ja mēs kaut ko iesapņojamies, un tad mēs metamies klāt un darām. Un tāpat arī ar namiņiem. Viņi atrodas vīnogu nogāzē. Namiņus mēs būvējām 5 gadus atpakaļ. Un tā ideja mums nāca gluži vienkārši, kad mums vīnogu pakājē lejā ir tāda pļava, kur mums aitiņas vasarā ganījās, un pa turien ejot, tāda doma ienāca būt smuki no rīta gultā pamosties pie vīnogu lauka. Un tad tā bija tā ideja, kas mūs tā kā virzīja, un tad attiecīgi jaunieši bija tie motivātori, bērni, kas teica, jā, mēs to daram. Tad, un tas viss aizgāja tādā vienā pašplūsmā. Un tas bija tapa gatavs, jā, un mēs tagad varam ieiet namiņā gultā un pamosties no rīta pie vīnogām. Liekas nereāli, bet tas tā ir, un tas ir, kā teikt, jā, lolots sapnis, vēl viens mūsu pagalmā ir vēl viens bērns, vēl viens sapnis, tā kā. Bet cik ilgs laiks pagāja no tā brīža, ka jūs pieņēmāt lēmumu, jā, taisīsim, un brīdī jūs atvērāties? Tas bija, tas varētu teikt, bija, jā, tad pirms 6 gadiem, jo gada laikā mēs uzbūvējām pirmos upagas namiņu. Šie nosaukumi namiņiem ir doti par godu latviešu vīnogām, Pauls Ukatnieka selekcionētajām latviešu vīnogām, un līdz ar to nekādu citu vārdu es neredzu, kā tikai vienīgi Supaga būs viens namiņš, un attiecīgi otrs namiņš būs atkal vīnogu vārdā, un tas ir Zilgas namiņš. Tātad mums ir 2 identiski vienādi namiņi. Gan tā iekārtojuma ziņā atšķirās viņi vienīgi ar to ar krāsu gammām, kas ir iekšā, vai tas būtu dīvāns, vai tā būtu lampa, vai tie būtu sienas vai grīdas, jā, bet iekārtojums viss ir identisks. Un vēl viena piebildīta ir, kad mājiņas nav lielas, kā jau es teicu, viņas ir mazas, un tā ir tā kā pievienotā vērtība, un tad attiecīgi cilvēki var viesoties līdz 3 cilvēkiem pie mums, un tad vienā mājiņā ir kā tāda papildus opcija maza pirtiņa, vienkārša maza pirtiņa, un abās mājiņās ir kubli, kurināmi ar malku. Jā. Un abas mājas atvērās vienlaicīgi, vai tomēr Nē. jūs... Nevar to izdarīt tik ātri, un tad visam vajadzīgs laiks. Līdz ar to Supagas namiņš bija pirmais, un ar to mēs sākām startēt, un tad pēc tam pēc gada atvērās Zilgas namiņš. Jā. Bet jūs bijat plānojuši 2 jau sākotnēji? Jā. Un ja mēs runājam, es vienmēr uzdot šo jautājumu, sapnis vai spontāns lēmums par šiem namiņiem, kā jūs teiktu? Sapnis bija vienam otram, un spontanitāte nāca pēc tam. Viss kopā tas sanāca, jā. Kas ir bijis tas svarīgākais būvējot namiņus, un kas varbūt jums iesaistījās vispār vairāk šajā būvniecībā? Mēs paši visu tas ir, teiksim, tā ideja, kas ir vispār mūsu sētā, idejas, tās ir visas mūsu pašu. Izdomātas, izlolotas, tu ieraugi, iedomājies, kā tu to gribi, un to tu uzzīmē uz lapas, kā viņš vizualizācijā izskatītos, un uz priekšu, tad, ka ir lietas dēļas kopā, un jā, vispārējo. Un ņemot vērā to, kad mēs saimniecībā atlikām vienmēr tādus kokus ar domu, kad mēs kaut ko būvēsim, ka mums būs pašiem savs materiāls, tad līdz ar to arī ir šīs skaistās gultas, kas ir namiņos, ir
kā tu nostāvējuši, kā teikt, gadiem nostāvējušies koki un tad iedoti meistaram un tieši tādus, kāds mēs vēlējāmies, viņi ir sataisīti. Un tur tā ir tas, ka tu pats to visu esi izlolojis, katru to lietu, to detaļu. Un tu zini, ko tu tur vēlies, vai trepīts ar atkal tādu koku, kuru atkal, kas ir nostāvējies gadiem tur, un tagad viņš nāk ārā no skapja, kā es saku, un liekas lietā, ja, un tas ir skaisti. Interesanti klausījos, jo manam tētim ir tieši šāds pats doma gājiens. Viņš ir nolicis kokus un jau ir izmēri, ir doma, kāpēc, kad, pēc cik gadiem varēs ar viņiem kaut ko domāt. Tāpat tās es arī vēlāk parādīšu. Mums arī ir gultas tapuši no šiem materiāliem. Un, tas laikam ir tas ģimenes piesitiens, ka domā jau par nākotni un vispār plāno. Jā, un ņemot vērā arī, teiksim, atinot to atmiņu bildes uz apakaļ, ņemot vērā to, kad tanī mirklī, kad tev jānopērk ir plāksnes, kas ir skaidra plāksnes, sākās šis cenu kāpums, un tad likās jau mēs smējāmies paši nopērkot 4 skaidru plāksnes, milzīgu naudu tas prasa, un tad varbūt neko nemaz netaisīt, vienkārši saskrūvēt 4 plāksnes, jo viņas ir tik dārgas. Un pareizi, šis bija tas Covid laiks, kad bija deficīts, un viss arī cenas gāja kosmosā. Kā jūs arī minējāt, jā, tad sākās arī Covids, un tas pilnīgi, tas nebija, to jau neviens nezināja, kad šī lieta būs klāt, un tā viss mūs tik ļoti ietekmēs, un tas ir traki, bet sakrita, jā, tā, kad atvērās šī mājiņa, un cilvēki nāca, bija interese, kaut kas jauns, un jā. Ātri vēl atskriešu apakaļ, mēs runājam aizkadrā, cik liela ir šī teritorija, lai vienkārši cilvēki saprastu, cik liels ir šis vīnogu lauks, kaut tieši blakus namiņiem. Jā, pats vīnogu lauks ir 4 hektāri liels, bet tur, kur namiņi atrodas, varbūt tā, lai cilvēki iepazītos, mums nav kā teiksim, takas vai meži blakus tādi. Mums ir tikai dārza nogāze lejā, ir vietiņa šim namiņam, šīm vienkāršām lietām ieiet kublā. Vienkārši tā doma ir tāda, tu atbrauc un tu nedari neko. Nevis tu kaut ko dari, bet tu tieši nedari neko. Mācies būt ar sevi un ģimeni. Jo tu ikdienā mums taču apkārt ir tik ļoti daudz informācijas, viss, un darbs ir katram tik svarīgs un smags un grūts, un reizēm taču ir tā, ka gribās vienkārši neko nedarīt. Un tad, lūk, tieši arī tā doma ir tāda, kad nevis atbraukt un svinēt kaut ko, bet atbraukt, jo tas piestāv vīnogām. Tur jābūt ar tādu, kā saka, jā, tādu mīlestību un vienkāršumu un mieru. Mieru, Jā. Un šis degustācijas čūns, ko jūs minējāt pašā sākumā, viņš jau bija pirms namiņiem. Jā, viņš bija pirms namiņiem, un tādējādi arī viņam ir tā doma tāda, kad ir viens punkts pagalmā, no kura var ļoti skaisti redzēt šo vīnogu lāju, paverās šīs durvis ar skatu uz vīnogu lāju, un tad dažreiz pat cilvēki iebraucot sētā nemana šo vīnogu lauku, un tad es viņus vienmēr vedu caur priekšējām durvīm iekšā, un tālumā es esmu atvērus otras durvis, un tad viņi iet, un tikai tad šī durvju bilde, kā es saku, paverās, un tad cilvēks saka, jā, mēs tagad tikai redzam, kur mēs esam nonākuši, un tad lejas pusītē, labā pusītē ir šīs mājiņas, un tad, jums arī tāda pievienotā vērtība ir tā kā mēs tajā sētā darām tos darbus, un tad tā katra lietiņa nāk kā tāda, es saku, kā tāda daļa no kam tur vajadzētu būt, man liekas, jā. Un, ja šis klients atbrauc nakšņot, viņš var arī tajā Tieši pašā tā. mājā arī viņš var arī tikt pie degustācijas Jā. pie jums. To mēs arī gribēju papildināt, kad mums nav nekā daudz, mums nav liela, bet mums ir ļoti, teiksim, individuāli tas ir. Ja cilvēks ir atbraucis uz degustāciju, es stāstu par saimniecību un stāstu par namiņiem, un tad viņi saka, tā ir lieliski iespēja, mēs nākošais atbrauksim uz namiņiem, vai atpūsties, vai pabūt, vai nosvinēt kaut kādus svētkus, bet kad ir šī lieta, un tā laikam ir
tas ir tas lielākais prieks, ja cilvēki atgriežas. Vienalga, kādā opcijā tas būtu vai namiņi, vai degustācija, un vasarā es arī uzklāju piknika galdu Vīnogulājā, kas atkal attiecīgi netraucē cilvēkiem ne pie mājām, ne degustācijā, tā kā cilvēks var atvēlēt 3 stundas Vīnogulājā uz uzklāta skaista galda, paņemot līdzi sev ēdienu, tā kā šie mazie punktiņi viens otru papildina. Un man ir milzīgs prieks, ka cilvēki atbrauc un katrā reizē izmanto kādu no šīm vietiņām. Tad tu saproti, ka tu pareizi strādā. Es tieši vakar, vēl vienreiz pārējot pāri jūsu ierakstiem Instagramā, tieši pamanīju šo bildi, kur Vīnogu lauku vidū bija piknika galdiņš, izstījās kā pasakā, kā atverot kaut kādus ārzemju žurnālu bildes, kad tā ļoti tā vīzija uzreiz pavērās skaisti. Un cik jūs cilvēks varat uzņemt degustācijai? Degustācijai mums iet 30 pārpa 30 cilvēkiem, dažreiz pat vēl vairāk. Tie būtu savi, ir bijuši 40, ir bijuši pat 50 cilvēki, bet vairāk nē. Un tādējādi arī kāzinieki, teiksim, kas svin, tad vienmēr mēs sakam, lai apskata šo, vai pietiks vietas vai nē. Tātad mums ir degustācijas, mums ir mājiņas, mums ir pirts, baļas. Jā. Un es vēl pamanīju tādu lietu kā mopēdu. Jā, vai rollerīts. Rollerīts, jā. Tas ir arī tāds tā kā pievienotais. Arī jā. Tas arī ļoti labi cilvēkiem patīk, jo tad atbrauc teiksim, vīrs ar sievu un teiksim, dāvināts ir šis namiņa apmeklējums, un tad otram nezinot ir šis pārsteigums izbraukt ar rollerīti, tad uzliekam smuki kaskas galvā un tas ir burvīgi. Jā, arī klāt pie, izbaudīt visu šo atpūtu. Tātad visai saimniecībai vairāk nekā 20 gadi. Man liekas, ka 2004. gads bija rakstīts mājaslapā. Mums sanāk tagad 24, 22, Dievs, ko es reiķinu, 22 tas gadi. Tas ir, jā, 22. Un kā jūs vispār, jūs atskatāties tos 22 gadus atpakaļ, tā vīzija tad, un kas noticis ir tagad? Kādas tās sajūtas par to, kas bija tad un ir tagad? Tad es vēlētos pateikt tā, iedomājieties meiteni jaunu, vai sievieti jaunu, kura nekad nedzīvos laukos un kurai nekad nebūs lopi. Tad es vienmēr saku, nekad nesaki nekad, jo tu nevari zināt, kur tev dzīvē nāksies ko darīt. Un vēl viena piebilde, tu nemaz nezini, ka varbūt tā lieta, ko tu tagad dari, tevi tik ļoti patiksies un ļoti interesēs, un tā būs tā tava sirdslieta. Varbūt tieši tajā ir tas viss laikam, tā dzīvē vajadzēja notikt, acīm redzot. Jā, Tad vīrs bija vainīgs arī pie šī. Bet, protams, jā. Un ja mēs atskatāmies apakaļ, tā bija traka ideja, jo tanī laikā, kad mēs sākām par vīno, ka mēs iedomājamies, ka mēs to nogāzi visu piestādīsim ar vīnogām, tas likās pirmām kārtām ļoti, ļoti garš process, jo vīnogus sāk ražot tikai 5. gadā. Bet tā doma bija tāda, kad, kā tad mums tas sākās viss, jo mēs čirstījām vīru žurnālu un ieraudzījām, ka tie Vīnogulāji ļoti smuki, taču tādas skaistas rindas, un te viņš ir, mums taču ir tāda nogāzīta, un kāpēc mums nerāda būt smuki? Ideja, doma ir smuki. Tad cilvēkam ir kaut kā jābrauc pakaļ, jāpērk un jāstāda uz lauku, ko Latvijā varbūt tanī brīdī vēl tik daudz nepiekopa. Un jādzird komentāri, priekš, kam jūs vīnogas audzēt, varbūt jums labāk ābols iestādīt. Bet izdarījām, un mums bija tas mērķis un tā vīzija, ka būs smuki. Un tagad es smējos un saku cilvēkiem, tagad mums ir smuki, plus klāt mums nāk vēl kaut kas jauks, ko mēs varam nobaudīt. Un tā ir tikai pieredze. Un bet mēs teiksim, to nenožēlojam vai mēs kaut kādiem pārmetumiem. Nē, tas mūs ir ļoti rūdījis, mums ļoti ir parādījis, cik vienkārši nekas nenotiek. Un visur jāpieliek ir roka klāt. Un vēl ko es varu teikt, kad vajag sapņot.
Nu, noteikti vajag sapņot. Varbūt tas nepiepildīsies uzreiz un ātri un daudz, bet pienāks brīdis un sapņi piepildās. Jādara ar Tā. sirdi tās lietas Jā, arī. jāpatīk. Tam ir noteikti jāpatīk, jo principā es domāju, nu kā tu vari iet tāds nomākts vai teiksim, darīt to darbu ar tādu slogu. Bet tad tu ieej vīnogalājā iekšā, saki, hei, meitenes, labrīt, kas mums šogad te ir saudzes, ja? Tur tas ir slikti, tur tas ir labi, pastomies, ko mēs varam izgriezt, vai tāpatās tu pie lopiņiem ej un arī ar viņiem runājies, vai... Nu, viss tā jau ir tā vieta, kur tu dzīvo, tā ir tā daba, tie ir tie koki, tie ir tie putni, tā ir tā lapsa, tas ir tas āpsis, kas iet, tā ir pelēkā dzilna, kas tur dūdo, ja, fonā, stāķi, kas katru gadu atbrauc un apciemo mūs atkal, ja. Tā ir tā vide, un tad tu darot tos darbus īstenībā sāc saskatīt lietas, kā notiek dabā. Un tas mums cilvēkiem šī skrējienā, nu bieži vien, teiksim, ja tev nav saskarsme ar tādām lietām, bieži vien mēs to neizjūtam. Bet šeit mēs, es personīgi to darot dārzā un skatoties laika, kā mainās daba un visu, ļoti to izjūtu. Un tas ir tāds, tā kā viens tev saka, nesteidzies, daba tev priekšā pasaka. Un īstenībā jau tā ir, dzīvnieki ir un putni, visi ir, viņi ir ļoti gudri. Mēs tikai cilvēki gribam uzreiz tagad daudz un visu kaut kā savādāk. Bet, jā, un tu dzīvo tādā vidē un tev ir viss skaisti. Nu, man patīkās ļoti. Jā. Jo jūs reāli arī dzīvojat saimniecībā. Jūs nekur projām, jūs esat iekšā tajā visā, visu laiku. Un tu izēji pagalmā un tev patīk tā vieta. Tu viņā ļoti labi jūties un atbrauc cilvēku un tu esi priecīgs un tu stāsti viņam visu, kā tas notiek, kā tas ir sācies. Un ja cilvēki aizbrauc smaidīgi un priecīgi projām, tā ir lielākā dāvana. Tā ir lielākā dāvana, jā, un iedot tiem cilvēkiem daļu no tā, cik tev ļoti patīk, lai viņi to redz tā kā, teiksim, tu atbrauc uz saimniecību, tu vēl neko nezini, bet arī, ja tev pastāsti, kā tas ir tapis, kā tas ir radies un kādas tās idejas ir bijušas un ka tam visam ir apakšā daudz mazu stāstu, lielāku, mazāku. Kā tas un kāpēc tas ir nācis. Jā. Tā kaut kā. Un tā mērķa auditorija, mēs varētu tā definēt, ka tie ir cilvēki, kuri arī, kuri ne tikai mīl dabu, bet kuri labprāt nodegustētu vīnu, jo es pieņemu, ka no degustācijām ļoti daudz klientu atbrauc arī nakšņot. Jā, ir tā un ir otrādiski. Atbraucot uz namiņiem, cilvēki uzzvana un, teiksim, uznāk augšā un tad es savukārt atkal izstāstu, kad mums var būt degustācijas, un cilvēki jau ir bijuši namiņos un atved vai uz degustācijām, un arī atkal otrādiski, jā, un mums pat ir bijis tā, ka ziemā, kad ir augsti, mums šis šķūnis, teiksim, nav apsildāms, viņš ir vasaras variants vairāk, bet pavasaros, rudeņos mēs ar sildītāju piesildam. Bet, ja ziemā ikurāti šiem 2 cilvēkiem vajadzīga degustācija, tad, protams, es visus sagatavoju un eju pie viņiem uz namiņu lejā. Un atkal tātad stāstu visas šīs lietas, un tad atkal tas ir vēl individuālāk, teiksim, jā. Bet, ar vīnu, es tā saprotu, ar vīna radīšanu tajā 2004. gadā jums nebija nekāda sakara. Nē, tas viss nāk, es saku, viss, kas tas saimniecībā ir bijis, viņš viss nāk ļoti lēni, un tikai ar pieredzi, jo arī, ja mēs runājam par vīnogām, vīnu darīšanu, tas ir ļoti garš, milzīgs process. Es tieši biju prasīt, kur jūs tad smēlāties, kā, kur? Vienkārši darot darbu. Mums ar manam vīnam ir ļoti labs moto. Darīsim, redzēsim, ja, un tad skatīsimies. Jā. Jā, ir šīs vīnogas, tu iestādi un pēc tam sāc domāt, bet ko tad es darīšu ar šīm ogām? Viņas mēs, protams, taču izmantosim. Un te atverās tev tas, ka tev ir jāsāk mācīties darināt vīnu. Un tas arī nav viegli, tas ir ļoti grūti. Es pilnībā ticu. Jā, dotajā mirklī mēs arī esam saimniecībā, esam vīnkopu vīndarbiedrībā ļoti cieši jau no paša sākuma. Un arī darām visu iespējamo, lai uzlabotu kvalitāti savam vīnam un lai
lai varētu runāt par vīna kultūru. Tas ir kaut kas cits, jo vienkārši vīnu bet vīna kultūru, jo mēs pašreizējā momentā arī piedalāmies projektā un mēs ļoti daudz kopā strādājam ar Vīnziņu asociāciju arī, lai no vīniem varētu piemērot ēdienus, mācamies, un tā ir māksla atkal, tev pavarās vēl viena plaša tāda interešu grupa, vai tu pats mācies un māci cilvēkus un mācies tam līdzi, iet, ļoti, ļoti interesanti, aizraujoši, jā. Jā. Ļoti daudz darba arī. Nebeidzami, tu visu laiku nebeidzami spēr nākamos soļus, jā, jo, ja tu sēdi, neko nedari, bieži vien var aptrūkties idejas, bet vajag censties ar cilvēkiem runāt, stāstīt, darīt, vai kļūdīties. Es arī saku, vajag to darīt. Jebkurā darbā ir vajadzīgas kļūdas, no tām tu tikai mācies, un tas tev liek pastīties uz lietām savādāk. Vēl kas ir interesanti no cilvēkiem, no klientiem, vienalga kādā segmentā viņš ir atnācis pie mums, ir ļoti labi uzklausīt viņu idejas. Jo tās jau, ja tu tās idejas, tu paskaties, protams, vai tev viņas dara saimniecībā. Ne jau visas varbūt tās būs, bet ienāk šīs idejas un tu spēj augt līdzi. Tas ir ļoti, ļoti jauki. Ļoti jauki. Šī komunikācija ar cilvēkiem ir ļoti svarīga. Atgriezeniskā saite, vai ne? Un kas ir tās jūsu tādas, es teiktu, kopējās saimniecības vērtības, ko jūs uzskatāt par tādām galvenajām, ko jūs dzīvojat ikdienā? Viennozīmīgi tas ir darbs, un tās ir lietas, tās ir vērtības. Kā jūs jau redzat, mēs arī šo saimniecību vienkārši nepārdevām, bet mēs viņā likām iekšā savu laiku. Jā, savu laiku, jaunas zināšanas, un tas ir tā ir tā vērtība. Nepalaist to garām, jo es vienmēr saku, ja tev ir iespēja, izmanto viņu, izmēģini. Ja tas nederēs, tu būsi vismaz mierīgs, ka tas nesanāca. Bet ja tu pēc tam nožēlos, varbūt man vajadzēja vai nē, mēģini, dari, kļūdies, bet jāmēģina, tās ir tās vērtības, jā. Darīt, nebaidīties, darīt, jo bez darba un mēģināšanas darīt nekas nesanāks. Un kas ir bijuši tie paši lielākie izaicinājumi, gan runājot par naktsmītņu, gan kad izveidojāt naktsmītnes, vai pirms tieši, vai cēlāt, kad mājiņas, un arī varbūt šajā vīna biznesā, kas ir bijuši tādi spilgtākie, varbūt lielākie izaicinājumi, ko jūs atceraties, ko ir bijis jāsaskarās? Kvalitāte, vīna nozarē, ja mēs runājam, tā ir noteikti kvalitāte, un pie tā ir jāstrādā daudz un pamatīgi, un tur ir ļoti daudz aspekti, kas to nosaka, laika apstākļi, un tev var būt viens gads, ka tev vīnogs vispār nav, un tev var būt gads, kā šoziem, ka tev varbūt viss būs nosalis, mēs jau to tik redzēsim, jo ja bija kalna nogāzē, ko es gribēju minēt tieši arī par mājiņām, mums no mājiņām, no Šķūņa ir neliels attālums, bet tas ir nogāzes lejā. No rīta pamožoties, ja tev ir -24 pie mājas, tad noejot pie namiņiem lejā, kur arī ir vīnogas, ir -35. Jautājums, vai tur kas izdzīvos, es nezinu. To mēs tikai redzēsim vasarā. Jā, Jums ir katru gadu izaicinājums. Mums principā tas ir visu laiku ir izaicinājums. Laika apstākļi, tie ir lauksaimniecībā viena no galvenajiem. Jā, tas ir barības sagatavošana. Principā tu nevari atslāpt nevienu mirkli. Tev visu laiku ir jābūt rokai uz pulsa. Ja jau tev būs tā ļoti ērti, tad jau tev pazūd tā spriedzīte, tas čik, kā saka, tev visu laiku ir jābūt stīgā. Jā. Jā, un tas tev neļauj atslābt. Tā pa lielam, man liekas, tas ir vissvarīgākais laika apstākļi, jā. Un tad pie mājiņiem mēs varbūt minēt tieši tos materiālus un to vispār to Covid situāciju, ceļot tos namiņus, vai vēl kāds izaicinājums ir bijis palaižot namiņus vai sagaidot cilvēkus pirmo reizi, jo tas arī noteikti bija tāds jauns apvārsnes. Jā, mēs atceramies arī pirmo cilvēku bija no vienām no vadošajām bankām bija viens vīrietis, bija kā pirmais klients, atceros Tieši viņu. mans jautājums arī pirmo viesi, jā.
Tieši atceramies, jā, mēs bijām, protams, ka mēs bijām uztraukušies, vai viss būs kārtībā, un tad vēl braucot projām, mēs pārunājām pāris vārdus, un viņš novēlēja, lai veicās, un jā, ir bijis tā patīkami. Mēs vienmēr, kā saka, cilvēkiem patīk vairāk runāt par labajām lietām, bet vai arī bijis arī kāds gads pa šiem 22 gadiem, kad ir bijis grūti, nolaidušās rokas, bet kas ir motivējis tādu varbūt turpināt darīt? Jā, skaidrs, kad ir pēc gada, ja tev ir tāds ražas gads, ka tev siens ir ļoti švaks, bet labi, ka tev ir iekrājumi. Un, ja tev zālē tu izlaidi aitiņas ganīt, nav varbūt tik labi kā normālā gadā, tas tev ir kreņķis, tas ir izaicinājums, tas ir, jā, tu ar to pārdzīvojumu visu to laiku, kā saka, dzīvojies. Un tad, kad ir, kā es jau minēju, vienā gadā mums bija vīnogas apsalušas puslaukas, tad arī tas ir baisi, tas ir traks, jo tas jau ir tavs materiāls, no kā tu dzīvo. Tā jau ir tava maizīte, kā es saku. Tas jau, ka tevi pabaro aitiņu, tev pabaro vīnogu, tev pabaro, un tas jau ir tavs, no kā tu iztiec, jā. Un es gribētu teikt, jā, kad laikapstākļi ir viena no tiem bargākajiem. Un kurš tu nevar paredzēt? Nē, nekad. Nekādīgi. Nekad, jā. Ja es tā skatos, atkal atmiņā man nāk no vīnogu lājiem, kad es vēl mācījos gatavot vīnu, man kaut kā ļoti spilgt atmiņā ir 2013. gads, jo mans mācību vīns tad sanāca ļoti labs, un tad es piefiksēju, ka tas bija 2018. gads, atkal sanāca labs vīns, un tad 22. gada vīni ir labi, un tas man liek atskatīties apakaļ, tātad ik pēc 4 gadiem, plus mīnus, ir skaistas vasaras, kas tev iedod labas kvalitātes vīnodziņas, un tev sanāk laba produkcija. Tā kā es cenšos vienmēr pozitīvi skatīties uz lietām. No sākuma, protams, tu raudi, ka tev vīnogas, tas ir bijis baisi. Tu raudi, ka tev ir izsaluši vīnogas, ka tev ūdeņžurgas ir izgraužuši saknes. Skaidrs, ka tu esi lolojis šo vīnogu. Tas neparedzamais, ko varbūt nedomājāt vai nekad sākāt. Jā. Nekad. Un tu stāvi, un tu esi tik ļoti, ļoti bēdīgs, un tu saproti, tu esi to vīnogalāju auklējis un čubinājis, un tev vairs tur nekā nav. Un tad nāk raudiens virsū, jā, un tad tu ar laiku pierodi, saproti, tavu raudāšanu tev neko nedos, vienkārši palaid to vaļā, palaid. Jā, būs, nebūs. Jā. Es saku tā, jā. Kā jums šķiet, kas ir tas fenomens, ka cilvēkiem viņi grib aizbraukt pie jums, jums ir ļoti daudz arī sekotāji, es dzirdēju labas atsauksmes par jums. Kā jums liekas, kas ir tas, kas viņus aizrauja pie jums aizbraukt? Kā viņi sajūt jūs varbūt caur tām fotogrāfijām vai caur tiem stāstiem? Kas ir tas, kas... Es nemācēšu teikt no cilvēku puses, bet es ļoti ceru, ka patīk tā vide, jo tad, kad arī es esmu bieži vien dzirdējis cilvēku, kad iebrauc sētā iekšā, un tad, kad viņi nonāk, un tad viņi saka, jā, bet tu ir tā kā tādā citā... Pasaulē. Jā, tā kā citā vietā. Tev neliekās, ka šeit ir netālu varbūt šoseja un pilsēta tepat blakus, bet mums tas ir tāda, tā kā es saku, tāda tā kā sava miera osta vai savs dabas parks, nezinu, vai sava vietiņa. Un tas viņiem patīkās. Un kad viņš atbrauc un redz, dažreiz pat ir teikuši, jā, kad bildēs ir smuka, bet īstenībā ir vēl smukāk. Un tas, protams, priecē. Mēs kā saimnieki redzam, kur daudz mēs vēl gribētu, ko un kas mums ir jādara, un tas jau ir bezgalīgi vienmēr. Tas, ja kaut ko dara cilvēkiem, tad tas vienmēr tā būs. Un kas ir vēl interesanti cilvēkiem atbraucot, es esmu vismaz piefiksējis tie cilvēki kā klienti dažādos aspektos, vai tas būtu mājiņās, vai tie, kas kaut ko dara, kam pašiem ir kaut kas roku darīts, veidots, vienalga, vai tas ir cimdiņš, vai tas ir uzņēmums vai kas, bet tie, kas dara, ir uzņēmēji vai vienalga kādas industrija pārstāvi, tie runas veidā es uzreiz jūtu, ka tie ir darītāji un viņi saprot, ja kaut kas kaut kur nav vai kur kaut kas taps, bet ir cilvēki, protams, kas paši varbūt, izmanto pakalpojumus, piemēram, naktsmītnēm, kā
viesnīca vai tāds. Un tad es vienmēr saku, ka mēs jau neesam viesnīca. Mēs jau esam tā kā, tu esi, tā kā tādā speciālā vietiņā izauklētā, un te nav oberi vai kas skrien, tas ir tā kā, tas ienācis mūsu pasaulē iekšā, jā. Tur tā atšķirība, un to tad arī dažreiz jūt tā, teiksim, sarunu līmenī. Ja uzdod jautājumus, tu zini, kā pastāstīt, jā, tas ir interesanti. Es viennozīmīgi piekrītu, ka izauklētā vietiņa, jo tur jūs katrs esat ieguldījis savu laiku, darbu, domu, sviedrus un tā tālāk. Tā ir. Jā. Vai jūs strādājat visu caur gadu? Jā. Jā. Namiņi strādā visu caur gadu. Degustācijas tad, ziemā varbūt maz pauzīte. Jā. Un loģiski vīnogs arī ziemā nav. Jā, bet šogad vienīgi man ir jāatvainojas arī, bet mēs arī to nespējām izdarīt pie šādiem mīnusiem. Tas bija neizdarāms, jā. Jo tas ir ārpus spēka. Jā, ir lietas, ko mēs nevaram nekādīgi ietekmēt. Jā, un tad šī ziema arī, tā kā mēs, turpat mēs arī nevarētu neko darīt, ja viņa arī nākošgad tāda būtu, jā, jo tie ir diezgan stipri grādi, jā, es gribētu teikt. Jā, bet tā principā, jā, mēs esam cauri gadu. Un vai jūs viesiem piedāvājat arī ēdināšanas pakalpojumus namiņos? Nē. Viņiem ir savu virtuvīti, viņi ir paši pagatavot. Jā, un tā ir arī, teiksim, šeit es varu arī pateikt, tā nav virtuve kā ar cepeškrāsnī, kā, teiksim, gatavot šmorēt. Tas ir vienkārši, jā, uzsildīt kaut ko, bet ārpusītē ir grils, kur var uzgrillēt, ja ir vēlme. Un mums ir ļoti vienkārši tas variants. Mums nav viņš apdeitots ar tādām visādām ekskluzīvām iespējām, teiksim, bet mūsu skatījumā tur tā piestāv un vairāk arī neko nevajag. Varbūt ir vēl kāds papildus pakalpojums, ko es aizmirstu pieminēt? Nē. Jūs teicāt, ka aitiņas ir vēl nāk ciemos vasarā, cilvēki var... Tad uz mūsu saimniecību mēs vasarā atvedam, es viņus saucu pa fotoaitām, jo viņas mums aiz žoga noēd tāda teritorija arī zālīti, un tas ir tā pievienotā atkal vērtība, lai cilvēki redzētu, kad viņas mums ir, un varētu pastīties, kā viņas ganās, un tad tas ļoti, ļoti, ļoti patīk cilvēkiem, jā, un tad viņas mums tur vasarā ir dāviņas. Super. Un kā jūs teikt, varbūt ir novērojams bijis ir vairāk vietējie turisti vai tomēr ārzemji? Protams, kad vietējie, jā. Vietējie būtu tikai vairāk, jā? Bet es pieņemu, ka uz degustācijām varētu būt, kad... Nē, arī ārzemju cilvēki arī, bet, teiksim, ja jūs domājat pārsvaru, teiksim, vai brauc uz, protams, ir vietējie, un tad... Bet cilvēki ir no dažādām valstīm bijusi, tiešām no ļoti dažādām. Kas ir bijis tālākais, varbūt var atcerēties? No Japānas ir bijuši, jā, ir no Amerikas bijuši, dažādi. Mums pašiem liekas, kā mūs var atrast? Un tad, viņi saka, vienkārši googlē atrod, jā, un tas tā ir. Kā Japāņi sēžot pie vīna degustācijas, kādas viņiem ir atsauksmes pa vīnu? Viņiem arī tas ir kaut kas jauns un interesants, jo, kā tu stādīsi priekšā šo, kā saka, ja tu runā cilvēkam no citām valstīm, tev jāstāda Latvija priekšā kā tāda, tev jāstāst ir par vīnu kultūru vai ko tu piedāvāsi, kāpēc tu to dari un vai tas ir sākums kaut kam, vai mēs esam kaut kāda pamatlicē vīnu kultūrā varbūt. Jā, tas ir interesanti tā. Un, jā, kaut kā tie jautājumi un atbildes un ko es esmu atmiņā paturējis, kas man ļoti spilgti nākās secināt, kad šo ziemeļu valstu vīni ir vairāk aromatizēti. Viņi ir spēcīgāki savā aromātā un visā savā tanī, jo mums ir vēsāks mazliet klimats, un to es esmu ļoti bieži dzirdējusi, jā, kad viņš ir tāds... tu jūti smaržo, tur ir tā garša, tā smarža. To es esmu teiksim, no viesiem dzirdējis. Jā. Super, es arī palasīju atsauksmes Googlē. Jums ir ļoti slavē vīna un degustācijas un mājiņas.
Jā, un tad, lai tas cilvēkiem strādātu patīk. viss. Nu jā, principā tu mēģini cilvēkam piedāvāt to pilno komplektu, lai viņš aizbrauc no tevīm priecīgs un Jūs arī smaidīgs. savā Jā. ziņā pārdodat tādu sajūtu Jā, viņiem. jā. Tad ģimenē mums ir tāds teiciens, ka mums nauda ienāk sētā, bet tas nav tā kā domāts, ka lielais furgons iebrauc ar naudu, bet tas ir tā kā cilvēks, kas ienāk, viņam ir vēlme palikties vai noklausīties degustāciju vai pabūt kaut kur un varbūt darīt to lietu uz vietas, bet kārtīgi smuki. Nu jā, mums tā doma ir, jo tas viss ir jāsakop, tas viss ir jāuztaisa, tas jāsagatavo, viesis jāpalaiž un visam jābūt uz tipī-topī. Jā, tieši tā, Jā. kvalitatīvi. Jā, Kvalitāte pār kvantitātēm. Jā. Bet mazliet pieskārāmies ziemai par sezonālo ietekmi. Kā jums šķiet, ir grūtāk viesus Protams. dabūt ziemā pie seviem? Protams, un tas ir arī cikls. Ziemā mēs esam taču arī netik kustīgi, kas mums ir šķērslis ziemā, noteikti ceļi. Es domāju, tas arī ļoti daudz ietekmē. Varbūt citi nav tik aši braucēji pa ziemas laika apstākļiem. Es domāju, tas arī noteikti ietekmē cilvēkiem. Viņi baidās braukt. Un, jā, un varbūt arī viss notiek lēnāk ziemā. Dienas arī ir Dienas ir īsākas, jā, un viss tas ritms ir daudz savādāks nekā vasarā. Tagad jau mēs jūtam, kad pavasars nāk, tev tā kā acis varās vaļā, dienas paliek garākas, tu jau redzi, ko vakal var, tevī spēks rodās. Un tas tā ir, man liekas, visur tā, jā. Ir. Mēs arī ar daudziem naktsmīņu īpašniekiem vienmēr pārunājam arī aizkadrā vēl vienreiz, ko mēs varam darīt lietas labā, lai nav tā, ka tā ziema, viņi uzliek bieži vien uz pauzes tev tā mazlietiņās. Tev liekā, tāda baigā atpūta sanāk. Mēs vienmēr arī domājam, kas ir tas, kas ziemā varētu tos cilvēkus piesaistīt, atbraukt. Dažreiz man liekas, kad mūsdienās ir dažreiz grūti būt vienatā ar sevīm vai divatā, ka mēs nemākam varbūt būt, mums ir tie telefoni gan visu laiku pie rokas rokā un kaut kā mēs atradinamies Varbūt laiku tas arī ir kvalitatīvi. viens no iemesliem, jā, varbūt mēs esam kūtri, jā, labāk pasēdēsim. Ai, ko tu šodien, nē, ai, nākošu nedēļu, ai, nākošu mēnesi, ko tad mēs tagad, nē. Un tad jau skaties, jau ir pagājis, jā, varbūt, jā, varbūt mēs esam mazliet slinkāki, bet grūti pateikt, pat tā ir. Bet arī pat laikā man rodās jautājums, bet kā tad mēs, vismaz varbūt tas ir tikai mans viedoklis, kā tad mēs ziemā braucam atpūsties uz siltām zemēm, tad kāpēc mēs šo iespēju nevarētu šo naudu izvest nevis no valsts ārā, bet atstāt savā valstī iekšā, teiksim, varbūt darām viens otram labu, lai mēs šeit varam izaugt un labi, apbraucam visus Latvijas viesu namus. Paies gadi. Jā. Varbūt būšu pensijā un vēl nebūšu paspējis atbraukt viss. Kā es saku, jā, tas ir interesanti. Grūti pateikt, tas tā ir. Un kas to varētu labot, arī nemāku teikt. Varbūt nāks jaunāki cilvēki, viņiem būs kaut kādas jaunākas idejas, nemāku teikt. Varbūt laikapstākļi mainīsies, varbūt mums pavērsies iespējas kaut ko cilvēkiem izdomāt, kas vairāk piesaisti, bet cik tu vari piesaistīt? Tā, ja tu reāli domā, cik vari, tu lietas tur, tev ir mājaslapa, tu visu dari maksimāli, lai tevi pamana. Tad... Jā, redz, būtu varbūt interesanti, ka tie silto zemju cilvēki, tie spāņi brauc pie mums kaut vai ziemā, izbaudīt tās ziemas. Jā. Bet viņi arī tā negrib tādā augstumā būt, kā mums šogad ir bijis -30. Jā, tas ir tāds diezgan augsts laiks. Jā. Tāda ziemiņa. Vai ir bijis kādreiz, kad ir bijusi kāda ļoti sarežģīta viesu prasība vai kāda neparasta viesu prasība, ko jums ir nācies atrisināt varbūt visu šo gadu laikā? Tāds, ka mums tā ļoti, ļoti it kā nav
tāds, ka tā kā ļoti, ļoti es teiktu, ka kaut Palicis kas atmiņā. būtu, jā. No manas puses man šķiet, ka dažreiz uzdod jautājumus, kas ir sen jau minēti aprakstā par ierašanos, kur Par tu brauc. noteikumiem, ja? Tieši tā. Un tad man liekas, šeit es runāšu varbūt tā vispusīgāk vai kā, man liekas, ja es braucu uz kaut kādu vietu, tad loģiski es apskatos, kas tai vietai riņķī ir apkārt, kas ir tā vieta, ar ko viņa ir īpaša, tieši šī vieta, kas šai vietai ir tas bonus, kas tur ir tas svarīgākais. Bet dažreiz cilvēki pat neizlasa un vienkārši dodās. Ne, tas ir labi, tas ir ļoti labi, bet varbūt tas atkal atliktu tādas problēmas kā dubult stāstīšana, bet mēs jau esam arī, kā teikt, visu iedavuši arī maksimāli informāciju, saprotošu. Starp citu, jūs paši viesus uzņemt, vai jūs arī esat modernizējušies tā, ka tas attālināti notiek? Attālināti tas notiek, jā, jo tad, principā tad vairs tur neko nevajag vairs tev darīt, tad tikai sagaidi un palaid viesus, jo tas prasa laiku. Un tādējādi mēs izmantojam šo iespēju, cilvēkiem sarakstam visu un aizsūtam, nosūtam, un tad viņi paši vadoties pēc šīm instrukcijām var iet mājiņās un darīt visu pārējo, jā. Sapratu, varbūt arī ir bijis kāds tāds ļoti neaizmirstams stāsts par kāziniekiem vai vispār par kādu klientu. Mīļi, es nevaru man viņi. Nedrīkst teikt vienu, ja? Nē, es pat nevis, kad nedrīkst, bet katram tam jaunlaulātam pārim ir, viņi taču ir tik skaisti, tā ir viņiem tik svarīga diena, un ko es gribu piebilst, viņi katri vēlās to dienu īpašu, un man patīkās, ka viņi ir izvēlējušies to vietiņu, un viņi saka, jā, jo ja tev nepatīk, protams, tu nebrauks uz turieni, bet viņi ir tik apgaroti, viņi ir tik skaisti, un šeit es varu gan minēt, kad mums ir tā kā tāda, jau tāda tradīcija kļuvusi, kad jaunlaulātie jau veic svinības mūsu šķūnī, tad mēs pēc gada viņus gaidām apakaļ, jo viņi ir ierakuši vīna pudeli. Oi, un tad viņiem jābrauc ir pēc gada un jāizrok šī vīna pudele, un tad viņi paliek namiņos pa nakti, jā, un tā tas ir. Akal tas strādā kā apgriezeniskā saita, un tad jau tu redzi, kad ir atbraukuši jau ar bērniņiem, un tas tā silda sirdi, un atkal atgriežās. Un ir cilvēki, kas atgriežās, jā, un nevienu reizi vien, un tas ir ļoti, ļoti mīļi un sirsnīgi, jā. Kā ir, pēc gadu pieredzēm samazinās, paliek tik pat skaitā? Mums viņas nekad nav bijuši liels un nekad nav bijuši daudz. Viņas ir ļoti personalizētas un jā, dažādi iemesli dēļ varbūt kādam viņš pārceļ uz citu gadu vai kaut kas cits atkal, bet mums tās kāziņas ir ļoti nelielas, bet skaistas, un katram ir tas izdomātais, vai tas būs tautiskā stilā, vai tas būs kādu krāsu gammu stilā, vai tas būs ar vadītājiem, vai bez vadītājiem, vai ar mūziku, vai ar koklēm. Tas ir, es no tā arī iegūstu ļoti daudz informāciju, un teiksim tā, ka es to pat nezinu, ja, man tas ir tik interesanti skatīties un visu. Jā, kaut kā. Bet tas nav tā, ka arī vērojot to visu, tas iedod tādu motivāciju. Jā, ļoti. Un sirsniņā siltumu. Kad... Jā, un tas sasilda, jo viņi ir priecīgi, es saku, tad ir ļoti, ļoti labi, jā. Ļoti jauki. Kā jums ir ar, kādas mēs pieminējām, bet vēl kādu pasākumu? Vai jūs esat taisījuši paši kādus vēl pasākumus? Nezinu, labi, es pieņemu, ka Jāņa pasākums jūs netaisat, bet varbūt ir kādi jūsu organizētie vēl pasākumi? Diemžēl šeit ir runa par to, ka tu nevari visu sagrābt, bet dari lietas, ko tu vari izdarīt, bet šī ideja jau it kā stāv, bet līdz viņai ir jātiek, bet gan jau kaut ko. Jo attiecīgi ir tā, kad notiek rezervācijas namiņos, tu nevari, teiksim,
nu, kā tu saki, tu nevari traucēt mieru atkal. Nu, tev ir Protams. ļoti jāpārdomā tas, lai tas viss saliekās kopā, vai tad tev ir jau gadu iepriekš jāzina. Nu, un līdz tam jānonāk, kad tu esi tātad, nu, šim pasākumam veids kaut kādu, teiksim, tur to rezervāciju, kad namiņos tur ir kaut kādi varbūt vadītāji vai kas, tas viss ir laika jautājums, jā. Un kurš ir tas Ziemassvētku gariņš jums? Jo es noteikti esmu odā Ziemassvētku gariņš. Man Ziemassvētkos ir nodekorēts visas mājiņas. Kurš ir no jūsējiem tāds Jā, meita. meita? Jā, Man jā. bija sajūta. Jā. Tad Jā, no visam paša jābūt pirmā ir- gada jau esat dekorējuši Jā, namiņus. jā, tas bija ļoti, nu tā kā, nu man liekas, ja tu atrāc jau tādā mazā mājiņā un viņi vēl ir izrotāti, tad liekas ļoti, ļoti jauki tā. Ļoti skaistas bildes. Es Paldies. nevaru veikt komplimentēt. Yes. Tiešām tā sajūta ar bildēm bieži vien mēs noķeram to sajūtu un saprotam, ka mēs gribam rezervēt un aizbraukt pastīties. Jā, paši, tieši tā. Jā. Jā. Kas ir bijušas tās jūsu labākās investīcijas? Tad mēs varam parunāt tieši par namiņiem. Varbūt ir kāda investīcija, ko esat veikuši. Tās varbūt arī tās pašas baļas, ja viņas nebija varbūt jau no paša sākuma. Kas varbūt ir bijis tāds, kad jums liekas, ka tā bija izcila izvēle, ka mēs izdarījām šo. Šķiet, kad investīcijas tūlīt padomāšu. Tam nav jābūt uzreiz tā, kad miljonos investīcijas. Es pat arī ne naudas ziņā. Es domāju, tāda kaut kas tāds fenomenāli naudīgs mums nav nekas. Mums ir ļoti vienkārši it kā viss. Es te vienmēr pieminu to kafijas automātu. Es Jo visiem tas kafijas Jā, automāts tāds ir mums ļoti ir, jā, svarīgs. kafijas automātiņš mums ir, protams, jā, un to varu pagatavot kafiju, jā, nu. Ne, var jau būt arī, kad jūs esat visu izdomājuši jau no paša sākuma izcili un nekas tev pagaidām. Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs vēlaties nākotnē vēl pievienot klāt vai tiem namiņiem, vai varbūt vēl kādu namiņu. Mēs redzēsim. To mēs skatīsimies, to mēs nevaram zināt, un varbūt, jā, nu, es saku, darbs parādīs. Mums Jā. tas ir ļoti Kādam jāpadod aktuāli. ģimenē tā trakā ideja, varbūt Gan jau, jāpavelk pāri. gan jau, jā. Kā jūs šis vienmēr tāds interesants jautājums tādā ziņā, kad nevar zināt, bet bez 5 gadiem. Vai jūs varat iedomāties, kas notiek pēc 5 gadiem jūsu saimniecībā? Vai jūs esat vēl paplašinājuši vīnogu lauku, vai ir varbūt degustācijas šķūnītes lielākas? Jāsaka. Nu, teiksim, skatoties, kā vispār dzīvē viss mainās, jā, tad es baidos kaut ko teikt. Pat es nezinu, bet tās pamatvērtības noteikti paliekās un būs. Dzīvojam šeit un tagad. Jā, un skatāmies. nekas tāds liels. Nē. Es domāju, strādāsim pie tā paša, kas ir. Raksim dziļāk un būs labi. Jā. Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs pamanījuši, kaut kādas tendences, kas nāk iekšā mums Latvijā, varbūt tajā pašā naktsviņu biznesā, vai kaut kas tāds, ko mēs ņemam no pasaules, ir šie ekoturismi saucamie uzradušies. Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs arī esat pamanījuši. Kad, Tas saistībā arī ar saimniecību un ar ekoturismu vispār. Mēs esam arī bioloģiskā saimniecība. Un no savas puses es varu noteikti teikt, ka cilvēku ļoti novērtē to, kad ir šīs bioloģiskās vīnogas. Un tas ir fakts, ka cilvēki noteikti viņiem patīkās, kad ir zāle īsta. Un, jā, nu, kad tu esi kaut vai daļiņā pie dabas klāt, jā. Un to es esmu ļoti daudz dzirdējuši, un arī atsauksmes no cilvēkiem no citām valstīm. Viņi saka, ka mums ir ļoti skaista zaļa Latvija. Nu, tiešām ļoti. Es arī braucot pie jums priecājos, braucu pa kalniņu augšā no kalniņa lejā, un priecājos, cik ir skaista Latvija. Jā, skaisti. Bieži vien es dzirdu, ka novērtē to mūsu it kā zaļumu. Man liekas, ka visu laiku izcērt visu mums apkārt, bet
Jo mēs paši kādreiz bijām tādā ļoti lielā meža biezoknī. Visi jau saka, ka mēs vēl projām esam, bet tā kā es atceros tos 15 gadus atpakaļ, tad man liekas, ka daudz kas ir pazudis, bet Jā. visi tie, kas brauc no jauna, saka, ka nē, Jā, jums, smuki. jā. Smuki, jā, tiešām skaisti. Kā ir ar sociālo mediju ietekmi? Ko jūs jūtat, kas aiziet varbūt labāk? Varbūt meitas saprot vairāk ar Instagram un visām šīm platformām, bet kas ir varbūt tāds, kas labāk iet, vai jūs laižat arī Google platformās kādas reklāmas, vai jums ir vairāk no mutē šī reklāma Es pat cilvēkiem? teiktu, jā, arī ļoti labi strādā. Nu, tā ir sena un visgudrākā lieta, ka no mutes Pārbaudīta, mutē jā. strādā vislabāk, bet, protams, ir vajadzīgs, pat obligāti ir vajadzīgs būt sociālajos tīklos. Bez tā nu nevarēsi šoreiz. Jo jebkurā gadījumā, ja varbūt tu neesi pēc šiem algoritmiem, varbūt statusā numur 1, numur 10, numur 50, ja kāds kaut ko meklēs, viņš vienmēr atradīs. Jo tas ir tā, es vienmēr arī jautāju, kad no degustācijām atbrauc cilvēki kaut kur no kaut kas, kā jūs mūs atradāt? Un tad šis ir, jā, pēc Google, pēc atsauksmēm, jā, un tad tas priecē. Un tas ir vajadzīgs, noteikti vajadzīgs, jā. Un jūs arī minējāt, kad esat Airbnb platformā, Jā, Booking platformā jūs neesat atrodami. ne, un nebūsim. Jā, un tas ir kaut kāds tāds lēmums, kādēļ varbūt tāds lēmums? Tas lēmums ir tāpēc, ka tas būs Bookings ir pateicīgāks varbūt, kurš nāk uz naktsmītnēm, bet nav tik pateicīgs tiem, kas piedāvā naktsmītnes. Un tas ir dārgs izcenojums, teiksim, priekš mūsu tā maziņā apjomiņa, priekš tā mūsu maziņām, es domāju, nav vajadzīgs viss. Tad izvēlies tu šo vienu Airbnb Jā, tas jums un strādā. pietiekās. Jā. Un pietiekās. Es saku, bieži vien nevajag daudz gribēt. Jā. Un arī caur mājaslapu, man liekas, Un, protams, rezervēt, caur vai ne? mājaslapu. Jā, tad Jā. mājaslapā mēs varam redzēt šos kalendārus, un tad mēs viņus arī atveram tā kā uz mēnešiem uz priekšu. Un... Tad jums nav tā, ka viss gads Nē, atklāts, nē. jūs viņus lēnām varat Nē, pamazām. jā. Mhm. Jā. Kas ir varbūt tie mīļākie mirkļi šajā nozarē? Es pieņemu, ka tie ir tie klienti smaidīgie, kas aizbrauc projām. Varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko mēs nepieminējām, kas ir tas patīkamākais strādājot saimniecībā ar visiem kopā, uzturot šo atmosfēru, citiem sajūtas dodot. Tas jau ir tas labākais, kad viņš pasaka tev paldies, ka viņam patika. Tā jau, mums jau cilvēkiem vajag vienam otru paslavēt, varbūt ne gluži tā slavēt, bet kaut vai pateikt paldies, kaut vai elementāri paldies, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi tam, kas to dara. Un es saku, ja bez kuru vietu braucot noteikti, es vienmēr saku, tie, kas kaut ko dara, tie ir tādi malači, un vienmēr saprast, ka tas cilvēks ir ielicis jebkurā vietā, vai tā ir atpūtas bāze, vai tā ir mājiņa, vai tas ir pie jūras kaut kāds kempings. Viņš to ir lolojis kā sapni, viņam ir bijis kaut kāda doma. Un, tā kā, man liekas, to saprast to saimnieku, jā, kaut kā tā. Jo, ja tu pats dari, tu saproti arī šeit sēžot, es saprotu, ka tas viss ir darīts ar domu kaut kā. Tas nav vienkārši tā uzliktas 4 sienas. Un vienmēr silti iesaku pastīties, kas ir šiem namiem, šiem atpūtas bāzēm, tie īstie saimnieki, cik daudz tie cilvēki, kam ir izgājuši cauri, kas viņiem ir kā viņiem strādā galvas, cik viņi ir malači lieli. Jo es reiz kādros cilvēkiem rastu, kas jums mudina to darīt? Mēs tur uzceļam kaut ko, kas jums mudināja to darīt? Kur jums atrodas tā enerģija? Jā. To nevar izskaidrot laikam. Tas ir vienkārši, es pat nezinu, kas tas ir. Jā. Tas, kad tu sāc darīt, tad laikam ir grūti apstāties. Jā, acīm redzot. Jā. Acīm redzot. Jā. Kā jūs paši atpūšties, kad nestrādājat? Cik bieži šī atpūta sanāk? Vai sanāk kopā ar visu ģimeni? Vai... Ja? Ja jūs zināt, ja ir saimniecība un tev ir atbildība, tad ir īpaši dzīvnieki. Jā, teiksim, godīgi atpūtā ir maz laika, bet
Bet, ja tā, mēs esam runājuši ar vīru, kad pilnīgi nevilinas siltās zemes ar kādām pludmelēm. Tā kā, kad tu tā paskaties, tev ir tik skaisti sētā. Tu viņā tik labi jūties, ka tev nemaz negribās nekur braukt. Un dažreiz mums pat ir bijis tā, kad atbrauc cilvēki, kas ir bijuši Vīnes zemēs, no Itālijas. Priekš kā mēs brauc uz Itālijas, varēja šeit pat atbraukt. Tā kā novērtēt to skaistumu uz vietas. Pašiem ir. Jā, netiekties visu laiku. Jā, es nezinu. Tā mums ir sanācis dzīvē. Bet jūs minējāt, jūs arī esat es nepareizi nosaukt asociācijā. Jā, biedrībā. Tas arī noteikti ir tāda, nemaz atpūta, bet tas ir tāds klāt savam darbu, hobijam varbūt. Tas ir darbam klāt vēl viens liels pluss, ka šī kopiena, kas Latvijā, kā saka, iemin taku Latvijas vīna attīstībā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā ir kultūra vesela. Mēs jau nerunājam tikai par vīnu, mēs runājam par vīnogām kā tādām, par šķirnēm un par visu tās attīstību, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Varbūt mēs esam vieni no tiem, kas liek dotajā mirklī kaut kādu pamatbāzi vīna attīstībai, latviešu vīnogu vīna attīstībai, es tā domāju. Tas ir ļoti svarīgi, šīs sarunas, arī šie izbraucieni, mēs braucam un stāstam, un cilvēki spēj iepazīties, mums ir dažādi pasākumi, ja sako mūsu, kā saka, mājaslapai līdz, tad arī mēs ļoti pie tā strādājam, ļoti. Vai ir kas tāds, kas bremzē mūs, vispār, vai kā sabiedrība, vai kā tiekties pēc šīs kultūras attīstības? Es domāju, ka jau nē, bremzē varbūt vienīgi gribēšana pašam savu, bet man ļoti priecē tas, ka cilvēki nāk jaunas paaudzes un mēs paliekam solīdāki un interesantāki, mēs daudz zinām, un kad atbrauc un saka, kad latviešu vīnogu vīns, un tas pat ir dzerams, un tad tas ir jauki. Mēs to varam izdarīt, un ja atskatāmies arī daudzus gadus uz apakaļ, tad mums konkursi notiek, kvalitātes konkursi un dažādi vīnu konkursi, mēs esam auguši. Mēs tiešām pie tā ļoti strādājam un esam auguši. Un tāpēc es saku, tas mērķis ir arvien vairāk un vairāk darīt labāk un smukāk un pareizāk. Mēs ar vienu no naktsmītņu īpašniekiem aizkadrā dabījām vēl pārrunāt pāris jautājumus, ko mēs nepaspējām ekrānā. Mēs nonācām pie tāda secinājuma, kad tev, jums, man, savai idejai jātic ir visvairāk, un tad tu ar to savu trakumu pavelc pārējos. Vai tā, vai jūs arī piekritīsiet šim? Jā, es piekritīšu noteikti, un ir bieži vien tā, kad pēc degustācijām arī, kad cilvēki ir atbraukuši vai atpūtušies, tad viņi saka, kad acīs redz to šausmīgo mirdzumu un to prieku, ar kādu aizrautību tu to stāsti visu. Un tas jau arī ir tas, ka tu to dari ar ļoti lielu prieku un mīlestību, un tas laikam ir tas, kas aizrauc cilvēks. Un tad mēs trāpījām tieši. Ir tieši. Kas ir tas, ko jūs varbūt varētu ieteikt tiem, kas plāno vīnogu biznesu uzsākt, vai grib naktsmītnes sākt veidot vienu mājiņu? Kas ir tas, ko jūs varbūt ieteiktu šiem cilvēkiem, pirms viņi uzsāk šo visu ceļu? Noteikti izzināt šo nozari, apskatīties, kas ir dotajā mirklī, cik daudz visa kā ir, vai tas nav pa daudz, vai šis tirgus nav piesātināts, apskatīties, kādā formātā ir domāts šis piedāvājums, vai tas būs pietiekoši labs, vai tas nesīs peļņu. Tieši šis uzsvers uz atšķirsies, jā. Jo tev ir jābūt, kā es saku, jābūt ar kaut kādu odziņu, ar ko spēs cilvēku, kā saka, viņam liksies, kaut kas tur ir interesants, jā. Kaut kāda viena, lieta vai kaut kāds varbūt vienā kaut kur notiek kaut kādi īpaši notikumi, un galvenais izpētīt to, un tad skatīties, kam tas ir domāts, ja tas ir kā pamatdarbs, tur ir stingri jāpiestrādā, stingri ļoti. Un uzdrīkstēties, sapņot, domāt, mēģināt, kļūdīties. Uzdrīkstēties sapņot, tas, jā, viennozīmīgi.
Nu, tad es jūs varu aicināt ieskatīties tajā šajā kamerā, un jūs varat vēl vienreiz atkārtot, kā rezervēt naktsmītnes vai degustācijas jūsu saimniecībā. Ar ko sazināties? Tad mūsu Mazburku namiņu mājaslapā varat droši apskatīties pieejošo informāciju par namiņiem un katrā ziņā rezervēt namiņus Supagu un Zilgu. Katrs ir savā vārdā. Un arī apskatīties kalendāru, kas ir atvērts, un veikt elektronisko samaksu. Un gaidām jūs ciemos. Un tad mēs noslēgsim ar tieši tā, ar saldu ēdienu klausītājiem. Mums ir 2 dāvanu kartes. Viena dāvanu karte būs no Mazburku namiņiem, un otra dāvanu karte būs no atpūtas bāzes Ots. Un pie šīm abām 2 dāvanu kartēm tiks viens klausītājs. Bet kas tev ir jādara, lai tiktu pie šīm dāvanu kartēm? Tātad piesako mūsu profiliem Aizkulisēs naktsmītņu stāsti, un zem šī YouTube video par Mazburku namiņiem atstāja komentāru par to, kas tev visvairāk patika no dzirdētā par Mazburku saimniecību un Mazburku namiņiem. Un pirms es noslēdzu mūsu brīnišķīgo sarunu, tiešām liels paldies, kā atsaucāties, jo jūs varējāt man pateikt nepiekrist šie trakai idejai. Paldies, ka atbraucāt. Paldies tev arī, ka tu atbrauci gulēji mierīgi. Kas ir tas novēlējums klausītājiem, ko mēs varbūt varam nodot? Es vienmēr saku, lai mums visiem viss izdodas. Izcili. Tad arī paldies. Atā visiem.